Esiet sirsnīgi sveicināti, mīļie draugi, šajā skaistajā pavasara rītā. Šodien šī diena zīmīga ar to, ka mūsu, piemēram, pareizticīgie draugi visā pasaulē tieši šodien svin lieldienas, augšām celšanās svētkus. Mums jau daudziem šis lieldienu notikums šajā gadā ir bijis kādu laiku atpakaļ, bet ļoti liela daļa pasaules to atzīmē tieši šajā skaistajā dienā. Sirsnīgi sveicieni tiem, kas atzīmē šodien augšām celšanās svētkus lieldienas, un es domāju, ka arī mēs visi šo dzīvības un augšām celšanās spēku varam pieredzēt, un cik labi, ka šāda iespēja mums ir sniegta. No otras puses, protams, arī vakar daudz mēs atzīmējām Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanas 34. gada dienu, un arī skaisti svētki, skaista diena, bet diena, kad arī jāpārdomā, kas tad šajos 34 gados ir noticis ar mums pašiem, ar mūsu zemi, mūsu tautu, mūsu valsti. Jāpārvērtē gan tas, kas ir bijis labs, gan arī jāsaskata, protams, tas, kas varētu būt bijis, varbūt savādāk. Bet, lai šī diena, šī svētdiena un jaunā nedēļa mums patiešām ir ar svētīgu un miera pilnu un dzīvības piepildītu dvēseles noskaņojumu. Un šajā rītā es gribētu arī padalīties pārdomās par pavisam īsu tekstu, kas man ļoti uzrunā no Toma evaņģēlija. Toma evaņģēlija, kurš, kā mēs ļoti labi zinām, nav ietverts tā sauktajos 4 kanoniskajos evaņģēlijos, bet kas ārkārtīgi spēcīgi un spilgti parāda ļoti daudz šo Jēzus Kristus teiktā, mācītā, rādītā, mums atstātā būtību. Un arī uzdod jautājumus par mums pašiem, par cilvēkiem, par šo pasauli. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs ar tādu plašāku skatienu paskatāmies arī uz to, ko saucam šie svētie raksti, un mēģinām tajos arī tā vai savādāk savā uztverē ietvert savā dvēselē arī varbūt kaut ko citu, jo patiesībā tas nodoms, ko pats Kristus arī mums ir atstājis, kā es to saprotu, ir tas, ka Dieva tuvums, Dieva vārdi uz mums jau tiek runāti vienmēr, visos laikos, un tas nav kaut kas noslēgts un vienmēr pabeigts ar kādu atslēgu priekšā. Tam ir arvien no jauna jābūt dzīvam un jāturpinās. Nu, lūk, un šajā Toma evaņģēlijā, kas sastāv no tā, ko varētu saukt par pantiem, 50. šajā pantā ir rakstīts tā, kur Jēzus saka: ja jums jautās, kāda ir jūsu tēva zīme jūsos, atbildiet, tā ir kustība un miers. Vēlreiz ieklausīsimies. Ja jums jautās, kāda ir jūsu tēva zīme jūsos, atbildiet, tā ir kustība un miers. Es domāju, par šiem vārdiem ir vērts padomāt, jo kamēr cilvēks ir dzīvs, viņš kustās, vai ne? Tā vai savādāk kustās, lai gan cik nereti arī mēs varbūt esam
sastapuši cilvēkus, un varbūt paši kādreiz esam jutušies tā, ka nevaram mēs īsti izkustēties no kādas iesīkstējušas vietas, kurā esam varbūt apstājušies, iestrēguši. Ir grūti tikt uz priekšu, bet tieši šis process, kur mēs mēģinām izkustēties, tiecamies izkustēties, un varbūt, ka apzināmies, ka esam kaut kur iestrēguši, varbūt tieši tas ir tas, kas norāda uz dzīvību. Nevis kāda ilūzija, ka mēs jau ejam lieliem soļiem uz priekšu, un viss notiek kādā skaistā attīstībā. Jo, ziniet, arī par to, piemēram, šajā Latvijas valsts neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienā, ko svinam, kas notika pirms 34 gadiem, un kopš tā brīža 34 gadi ir pagājuši. Es domāju, ka arī mums jāpadomā, no kādā kustībā tad mēs esam bijuši visu šo laiku, un kur šī kustība mūs ir patiešām aizvedusi. Cik, jēgpilna tā ir. Ar visiem neskaitījumiem pozitīvajiem, neapšaubāmi faktoriem par mūsu valsts vietu pasaulē, bet kā esam kustējušies un kā kustamies, un ar kādiem šķēršļiem šajā kustībā mēs sastopamies. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un arī tīri iekšēji. Es domāju, katram cilvēkam pienāk tāds brīdis dzīvē, kur par šīm savas dzīves kustībām, iekšējām, ne tikai ārējām, kur mēs apzināmies, esam bijuši dažādās zemēs, daudz ko redzējuši, varbūt daudz ko sasnieguši, un daudz kas ir noticis ārējā dzīvē, bet iekšējām kustībām. Kas ar šīm iekšējām kustībām mūsos notiek? Dvēseles kustībām, cik tās ir gaišas, pozitīvas, mīlestības piepildītas. Un cik tajās arī kādreiz ir tumsas. Jā, arī par lieldienām, es domāju, ir šie vārdi par kustību, pretī dzīvībai, dzīvības kustība cilvēkā. Un miers. Tagad, kad katru rītu vai katru dienu tā vai savādāk dzirdam nemiera pilnas ziņas, paši esam pie tām varbūt jau sen pieraduši, lai gan tas nav labi, protams, vai ne, pierast pie traģēdijām, pie draumām, pie nežēlībām, neģēlībām, netaisnībām, vai varam reaģēt ar mieru uz nemieru. Jo patiesībā tā jau ir arī Kristus mācība. Ja tu sastopi nemieru, cik un kā tu vari tam pretī sniegt savu mieru. Jo tikai ar mieru jau patiesībā kādus saspīlējumus un sāsinājumus vispirms jau sevi var atrisināt. Un tās ir tās zīmes, kā šeit Kristus saka, Tēva, radītāja un arī dievišķās gudrības zīmes mūsos. Kustība un miers. Kustība un miers. Šobrīd daba ap mums ir brīnišķīgā, skaistā kustībā pretī dzīvībai, savā plaukumā, ziedos, lapās, siltumā. Bet mūsos jāatrod šajā brīdī, šajā laikā, tā iekšējā kustība un iekšējais miers, kas palīdz vērtēt, palīdz pazīt, palīdz arī nebūt ilūzijās. Un tas arī dod mieru. Tas, ka tu sāc pazīt vairāk, sāc redzēt, just, dzirdēt, tas to īsto dvēseles mieru dod, un lai esam visi pretī tam savas
dvēseles ceļā. Un vēlreiz, lai skaists tomēr šis Latvijas valsts svētku laiks visiem, un lai visiem tiem, kas šajā brīdī svin lieldienas, augšām celšanās svētkus, lai tas ir dzīvības piepildīts brīdis, un lai arī mums visiem pārējiem arī tā ir iespēja šo dievišķo dzīvību pasaulē sevi, vidē ap mums vairot. Un visbeidzot, arī gribētu šīs svētdienas pārdomas noslēgt ar kādiem meditatīviem vārdiem, kur Rudolfs Steiners kādā meditācijā, es domāju tieši par šo kustību un mieru, ir rakstījis tā: mana būtība atrod sevi kā pasauļu atklāsme laika un telpas spēkos. Pasaule man rāda it visur kā dievišķu pirmtēlu, manu patieso tēlu. Arī mēs šo savu, arī savas vides, savas zemes, savas tautas patieso tēlu vēl ar vienu tiecamies atrast. Un lai to pasaulē pieredzam un savā dvēselē padaram bagātu, lai svētīts šis laiks. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi, mūžos. Āmen. Dievs, lai mums dod savu svētību, mieru mūsu dvēselē un mūsu fiziskajā esībā. Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā. Āmen.